Rīta kafija LV Svaigas aktuālas ziņas un no neziņas temiņas. Sveiki, Nora! Paldies, ka jūs piekritāt intervijai un padalīties ar cilvēkiem ar savu sāpi par to, ko es saprotu, jo šajās dienās esat ļoti nepatīkamu pārsteigumu saņēmusi savā pastkastītē. Jā, tātad martā es nolēmu mainīt, tā teikt, elektrības apsaimniekotāju, aizejot no Latvenergo pie Latelekom TET elektrības apsaimniekotāju. Un iemesls, kāpēc es to darīju, patiesībā bija tāds, jo es esmu vairāk kā 20 gadu Latvenergo kliente, apmaksājusi katru rēķinu, vienmēr ļoti laikā. Tātad šogad es saņēmu pārrēķinu, ka man būs jāmaksā tieši 2 reizes lielāka summa par elektrību. Es, protams, biju pārsteigta, jo es zinu, ka mēs mūsu mājā pat gada laikā kādus 3 mēnešus neesam uz vietas, un mums nav nekāda pieaudzis elektrības patēriņš. Es sazinājos, viņi teica, jā, bet jums ir izlīdzinātais maksājums, šis mistiskais izlīdzinātais maksājums, un iznāk tā, ka jūs esat pagājuši gadu tā kā samaksājis mazāk. Labi. Tātad es zinu, ka man ir jāmaksā 2 reizes lielāka summa. Tieši tajās dienās es redzu interviju televīzijā, ka šis TET piedāvā ienākt tirgu un piedāvā jaunas iespējas. Es sazinājos pa tālruni un man pateica, jā, ka man salīdzinot ar Latvenergo tieši 2 reizes mazāka summa jāmaksā. Un es nolēmu, tā vietā, lai 20 gadus esošam klientam piedāvātu kaut ko kā pateicību, tā vietā tev 2 reizes palielina summu. Es pārslēdzu līgumu, un tas viss bija ļoti vienkārši. Un tieši šajās dienās, pirms lieldienām, kā izrādās, kā daudz citu saņēma šo, kā teikt, atvadu rēķinu no Elektruma par 370 eiro. Kas nozīmē, ka it kā es vispār esmu laikam 2 gadus maksājusi 2 reizes mazāk nekā reāli patērējusi, man pašai nezinot. Lūk, tagad šādas ziņas ir gaismā iznākušas. Un es ieliku šo ziņu Facebookā un izrādās, ka es tāda neesmu viena, ka tā Elektruma un Latvenergo izrīkojas ar ļoti daudziem saviem ilgadējiem klientiem. Tātad būtībā uzliekot viņiem šo aiziešanas soda naudu. Un turklāt rēķins, kuru es esmu iedziļinājusies un pārskatījusi, ir absolūti pilnīgi nesaprotams, jo tur ir visu laiku kaut kādas skaitļu rindas, kuras mēs nevaram pārbaudīt pat gribot. Ja, turklāt šeit rēķinā summa ar PVN 94, summa, kurai PVN nepiemēro 197, šie 197 eiro vispār neparādās rēķinā. Un tad, protams, Facebookā sākās tāda mini revolūcija. Un šodien sazinājos ar patērētāju tiesību aizsardzības biroju, un pirmdiena visi šie cilvēki mēs sniegsim patērētāju tiesību aizsardzības birojā šo ziņojumu pret Latvenergo un Elektrumu. Un es neesmu tāds cilvēks, kas kaut kā skrupulozi cenšas tur meklēt kaut kādas valsts organizāciju un pārvaldes vainas, jā, bet šis ir ļoti kliedzošs gadījums manā uzturē, jo tieši tā kā Facebookā arī daudz cilvēku komentē, ka šajā elektroenerģijas tirgu mums nebija brīvā konkurence. Un tā vietā, lai patiešām runātu ar saviem ilgadīgiem klientiem un godīgi piedāvātu kaut ko labāku salīdzinoši ar šo jauno operatoru, tiek izdarīts šāds, kā saka, duncis mugurā. Ja, cilvēkiem, kuri iet prom, tiek sūtīti, un īstenībā mans rēķins 370 eiro vēl nav tas lielākais. Cilvēki ir publicējuši Facebookā rēķins par 400 un 1000 eiro. Un es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, ko tomēr, nevar tā atstāt. Un tas ir ļoti nepieklājīgi un negodīgi. Un es ceru, ka patērētāju tiesību aizsardzības birojas kaut kā reaģēs, ka cilvēki arī sapratīs, gal galā, kur ir aitas, tur ir cirpēji. Ja? Un ka tomēr nedrīkst būt tāda attieksme. It īpaši pret cilvēkiem, kur ir gadu desmitiem godīgi maksājuši savus rēķinus. Nora, jūs minējāt to, ka faktiski šis rēķins šobrīd pat droši vien juridiski neatiecās uz jums, jo jūs neesat vairs klients. Jā, tas ir pats interesantākais, ka es jau pirms 2 nedēļām saņēmu, kad ar šo brīdi es esmu TET klients un lietoju elektroenerģiju
šī līguma sakarā. Tā kā būtībā tas ir tāds postfaktum sveiciens, un es nezinu, kā tas ir juridiski, es neesmu tur tik ļoti tajā iedziļinājusies, bet, patiesībā es vairs neesmu Latvenergo klients, un tā kā šis rēķins ir atpakaļējošs datums, bet, tur jau ir darbs juristiem, un es domāju vairāk nevis tas, ka runa ir par summu 370 vai cik tur eiro, bet runa ir par tieši šo negodīgumu, reaģējot pret godīgu konkurenci un šajā cīņā izmantojot klientus, kas ir bijuši goddevīgi pret pakalpojumu sniedzēju. Man liekas, ka tā ir pati būtiskākā lieta, un gal galā tā ir liela kompānija un ļoti daudz cilvēku. Ja mēs parēķinām, cik cilvēku šādus rēķinus ir saņēmuši, mēs apmēram varam izrēķināt, kādas summas atvadu summa savācās Latvenergo. No šiem cilvēkiem, kas vienkārši, tā ir brīvā tirgus konkurence. Viņi ir atraduši kaut ko labāku, un viņi ir ilgstoši bijuši tur, viņi grib kaut ko mainīt. Gal galā mūsu mobīlo pieslēgumu tīklus mēs mainām bez maz vai bieži vien, jā. Tieši tā. Un tas vēl arī ir, ka es esmu konservatīvs klients. Man nepatīk mainīt neko, ne pakalpojumu sniedzēju, ne ārstus, jā. Un man ļoti patīk, ka es varu uz kaut ko paļauties un būt ilgadīgs, godīgs klients, bet šis gadījums ir tiešām kliedzošs, un es vienkārši uzskatu, ka Latvenergo un Elektrum viņi paši sevi ir uztaisījuši ar savu rīcību ļoti sliktu PR.